Mūsu atmiņa ir īsa, nepelnīti aizmirstam personāži, kuri aktīvi strādājuši Latvijas pilsoniskajā un biznesa vidē. Ir tādi, kas patiešām ietekmi zaudē un tiek aizmirsti, bet ir tādi, kuri diezgan apzināti vai situācijas spiesti maina profilu un darboties turpina aizkulisēs. Nu jau daudz klusāk un diskrētāk. Tāds ir arī Valērijs Kargiņs. Viņš 90. no 2000. gadu sākuma bija viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Latvijā. Biznesa un draudzības saites ar ietekmīgām personām no Krievijas Kargiņs īpaši neslēpa. Par to skaļi nerunāja, bet visi zināja. Līdzīgi kā Pjotram Avenam, arī Kargiņam Latvijas politiķi sakārtoja Latvijas pasi. Process bija nelikumīgs, bet, ja jau jautājums augstākajā līmenī ir sakārtots, neviens celt iebildumus neuzdrošinājās. Kas Kargiņam nodrošināja varu? Darbs ar VDK naudu. 80. gados Kargiņš zem VDK izveidota piesaga strādāja Rīgas pilsētas komjaunatnes komitejā, bet vēlāk 80. gada beigās kopā ar savu draugu Krasovicki nopirka komjaunatnes komerci struktūru Pareks un to pārveidoja par turisma firmu. 1991. gadā VDK bosi sarūpēja Kargiņam pirmo licenci valūtas maiņas operācijām visā PSRS un sākās VDK operācija Pareks banka. Kargiņš un Krasovickis bija partiju sponsori. Viņi sponsorēja Latvijas ceļu un saskaņas centru. Kā rezultātā Kargiņš aizkulisēs diriģēja vairākas Latvijas valdības. Tas nebija vienīgais viņa instruments. Pareks bankas padomē strādāja Valdis Birkaus, Andris Bērziņš, Ingūna Sudraba, Jānis Krastīņš, Ēriks Kalnmējers. Kargiņš un viņam tuvu cilvēku loks nodrošināja turpmāku kontroli pār mūsu valsti un parūpējās par viņu pārstāvniecību politikā, valsts pārvaldes iestādēs, kā arī tiesību sargājošās institūcijās. Kargiņš un Krasovickis atbalstīja un nodrošināja Krievijas informatīvo ietekmi. Pareks rūpējās par Krievu mēdījiem, sponsorēja rakstošos mēdījus un atsevišķus TV projektus. Viņi kontrolēja krievlodīgo auditoriju. Pareks banka ir Kargiņa varas simbols. Banka darbību pārtrauca 2000. gadu sākumā, kad globālās finanšu krīzes iespaidā nokļuvas bankrota sliekšņi. Latvijas valsts ar tā laika premjeru VDK aģentu Ivaru Godmani banku un Kargiņu glāba tieši kā austrumu kaimiņš tika paredzējis par latviešu tautas nodokļu maksātāju naudu. Kopsumā glābšanas operācija izmaksāja apmēram 1 miljārdu latu. Publiski Valērijs Kargiņš Latvijas smalkākajās aprindās vairs nav redzams, taču viņa ietekme nav zudusi. Aizkulisēs darbs joprojām turpinās un ietekmes sviras ir saglabājušās. Uz papīra Kargiņam, protams, vairs nekas nepieder. Viņa līdzekļus pārvalda ģimenes locekļi, tostarp dēli un dzīvesbiedre. Nauda tiek legalizēta caur offshore schēmām. Piemēram, Valērija Kargiņa dēls, Rems Kargiņš, ar to palīdzību saņēmis vairākus miljonus eiro, lai gan valsts no Kargiņa joprojām cer piedzīt 124 miljonus eiro un uz papīra Valērijs Kargiņš cieš trūkumu. Faktiski Kargiņa ir viena no bagātākajām ģimenēm Latvijā. Bizness Latvijā turpinās pat, ja Kargiņš gadiem ilgi dzīvo Krievijā. Kas tad ir Kargiņa bizness un ietekmes instruments Latvijā? Kargiņu zelta bedre ir ātrie kredīti un ar tiem saistītās schēmas. Tūlīt pēc Pareks kraha Kargiņa un Krasovicka tuvinieki sāka iesaistīties šajā biznesā. Kargiņa dēls Maksims bija uzņēmuma mini-kredita īpašnieks. Tas ir dibināts 2009. gadā un uzņēmuma kontus atvēras sev vērtajā bankā Citadele, kas ir iepriekšējā Pareks banka. Šajā bankā Kargiņu ģimene joprojām tiek apkalpoti kā VIP klienti. Lai gan uz papīra Valērijs Kargiņš šajā biznesā neiesaistās, viņa ietekme un kapitāls caur Latviju turpina plūst. Roka ir stingra. Neoficiāli Pareks pēcteces ir Signet banka un ABLV banka. Krievijas dienestu pārvaldītas finanšu iestādes, kas atvērtām rokām pieņem svarīgus Krievu aktīvus un Pareks darbinieks, piemēram, Roberts Idelsons, Vīns Pojs un citi. Šādi Kargiņa ietekme turpinās. Nauda tiek legalizēta ar dažādiem investīciju un biznesa projektiem. Kargiņa naudu uz vietas administrē dažādi jaunie uzņēmēji, kuri pēkšņi uzplauka pēc Pareks bankas kraha. Piemēram, Kargiņa biznesos pavīdu uzņēmēja Armanda Brokavārds. Viņam ātrie kredīti un naudas schēmas nav svešas un var apgūt nepieciešamās zināšanas no cilvēkiem, kas tās vislabāk pārzina. Piemēram, bijušie Pareks
menedžeri. Valērijs Kargins bija arī ātro kredītu uzņēmuma For Finance grupas līdzīpašnieks un īpašnieks uzņēmumā Moneza, kas darbojas ar ātro kredītu izsniegšanu. Moneza struktūra ietver CAOC Credit, agrāk pazīstam kā Open Credit, kas piederēja Finabay, bet Finabay savukārt bija Armanda Broka īpašumā. OC Finance darbība paplašinājās arī ārvalstīs – Krievijā, Dānijā, Gruzijā, Polijā un Čehijā, apliecinot, ka Kargina un viņa partneru biznesa tīkls ir plašs. Kargina ģimenes nauda ir ieguldīta vairākos nekustamo īpašumu projektos, piemēram, Skanstes ielas apbūves projekts nenotiktu bez Karginu ģimenes līdzekļiem. Iespējams, kādiem šķiet, ka Kargins ir vēsture un viņa ietekmes vairs nav. Tā nav taisnība. Valērijs Kargins nav pazudis vai pārtraucis kontrolēt valsts finanšu nozari un arī politiskos procesus. Viņam palīdz pietuvināti cilvēki, kuri viņa vietā publiski saimnieko un operē ar dažādiem finanšu instrumentiem. Kargina un viņa saimnieku nauda nekad netiek izmantota tikai peļņas gūšanai. Tā ir arī instruments politiskās varas iegūšanai, tāpēc nevajadzētu brīnīties redzot, ka kāds no Kargina rokas puišiem sponsorē politiskās partijas vai paši sadūšojas radīt jaunu politisko spēku. Parex banka vairs nav, bet Kargins un viņa kuratori nekur nav pazuduši. Dzīvo pāri saviem līdzekļiem. No kurienes nauda? Ar Parex bankas hipotekāro kredītu minimaksājums par to pašu naudu jau šodien tu vari dzīvot 2 reizes labākā mājoklī. Piesakies! Lūk, no kurienes nauda.